Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šis ir svarīgs likumprojekts, jo sagatavotie sankciju likuma grozījums sniegs divus būtiskus ieguvumus. Pirmkārt, tie stiprinās Latvijas starptautisko vērtējumu, kam ir ievērojama ietekme uz mūsu finanšu un ekonomikas jomām. Un otrkārt, tie arī stiprinās Latvijas institūciju spēju vērsties pret sankcionētām personām un personām, kas cenšas apiet sankcijas. Un es vēlos mazliet ieskicēt dažus ar to saistītos aspektus. Lai uzlabotu sankciju piemērošanu Latvijā un demonstrētu to efektivitāti arī starptautiski, ir nepieciešams pilnveidot ANO noteikto sankciju izpildes sistēmu. Un ir ļoti svarīgi, ka likumprojekts paredz tiešām dot tiesības finanšu izlūkošanas dienestam izdot vispārīgo administratīvo aktu. Šīs tiesības ievērojami samazinās administratīvo ja birokrātisko slogu, jo īpaši maksājumu saņēmējiem, uz kuriem neatiecas sankcijas, bet kuriem ir tiesības saņemt maksājumus. Piemēram, valsts ieņēmuma dienests varēs ātrāk saņemt nodokļu maksājumus no sankcionētām personām. Tāpatās arī pašvaldības varēs ātrāk saņemt nekustamā nodokļa nomaksu vai komunālo pakalpojumu apmaksu. Bet pieņemot šo likumprojektu, mēs arī dosim mandātu finanšu izlūkošanas dienestam tiesības pieprasīt un saņemt tā funkcija izpildē nepieciešamo informāciju no ikvienas personas, kurai ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Tas varēs ievērojami uzlabot un pātrināt sankciju piemērošanu vai ļoti striktu vēršanos pret to eventuālu apiešanu. Un tagad par, manuprāt, svarīgāko šo likumprojektu aspektu. Likumprojekts paredz arī paplašināt personu atbrīvojumu no atbildības, ja tās, rīkojoties labā ticībā, piemērojot sankciju likumu vai citu normatīvu aktu prasības starptautisko vai nacionālo sankciju jomā, ir veikušas līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšanu, vai aizliegušas darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus. Ko tas nozīmē? Atbildīgās iestādes, tostarp Latvijas valsts reģistri, pēc likuma stāšanās spēkā nebaidīsies labā ticībā iesaldēt ar sankcionētām personām saistītus līdzekļus un īpašumus, un tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu. Kolēģi, vairākums no mums, mēs turpinām iestāties par iespējami plašāku un spēcīgāku Eiropas Savienības sankciju piemērošanu pret Krieviju. Latvijas drošības interesēs ir kopā ar partneriem attīstīt un regulāri pilnveidot sankciju politiku pret agresoru, tādējādi mazinot tā spējas ilgtermiņā turpināt karadarbību pret Ukrainu vai jebkuru citu valsti. Viennozīmīgi tas prasa laiku, taču vēsturē ir skaidri piemēri, kā ar sankciju palīdzību ir sadrupinātas impērijas un valstis, arī krietni spēcīgāks par šodienas Krieviju. Cits starpā, ja palūkojamies vēsturē, arī Padomju Savienība, kur, piemēram, vēl ap 1985. gadu bija otra lielākā ekonomika pasaulē, tika drupināta ar starptautisko sankciju palīdzību. Tām bija ļoti liela ietekme tās gala panākšanā. Bet šobrīd Krievija jau nav pat turīgāko valstu desmitniekā. Ir vērts turpināt sankciju politiku. Taču mums un mūsu sabiedrotiem ir jābūt principiāliem un konsekventiem. 20 gadu laikā Krievijas mērķtiecīgi uzkrātie finanšu resursi un rezerves zūd, un iespējams jau nākamgad tās būs izsmeltas. Tajā brīdī vēl skaidrāk redzēsim sankciju ietekmi. Datus par Krievijas patieso sociālo-ekonomisko situāciju nav iespējams iegūt. Protams, Kremļa pakalpiņi cenšas vājināt uztveri par sankciju nozīmi, taču, ja viņi to dara, tad viens ir skaidrs – sankcijas viņiem sāp. Es tāpēc ļoti augstu vērtēju mūsu institūciju darbu un pūles padarīt vēl efektīvāku sankciju politiku mūsu pašu mājās. Mūsu mērķis ir apturēt Krievijas agresiju pret Ukrainu, un sankciju paplašināšana un precīza piemērošana, novēršot to apiešanu, ir daļa no mūsu cīņas pret agresoru. Šis likumprojekts ir daļa no aptveroša darba laika. Latvija un citas Eiropas Savienības pierobežu valstis nes ievērojamu nastu sankciju piemērošanas jomā Krievijas un Baltkrievijas tuvuma dēļ. Tā kā ir ieviestas visaptverošas tirdzniecības sankcijas pret Krieviju, ir novērojams pieaugums tirdzniecības apjoma pieaugumam ar Krievijas kaimiņu valstīm, sevišķi Centrālā Aziju.
un tas palielina sankciju apiešanas risku. Pašlaik 80% kravu, kas šķērso Latvijas, Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežu, ir no citām Eiropas Savienības valstīm. Turklāt 95% no atklātajiem sankciju apiešanas mēģinājumiem ir saistīti ar citu Eiropas Savienības valstu karavām. Tātad, lai vērstos pret sankciju apiešanu, Latvija ir uzsākusi divpusēju saziņu ar trešajām valstīm aizdomīgu finanšu plūsmu un eksporta gadījumos, lai mēs vēl labāk un precīzāk varētu tās apstādināt. Tādēļ, godātie kolēģi, sankciju likumam un tā normu pilnveidei ir īpaša loma domājot par arvien precīzāku sankciju piemērošanu un arī neapšaubāmi nepieciešamo sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju paplašināšanu. Eiropas Savienības sankciju stiprināšana ir pastāvīgs darbs. Liels uzsvars tiek likts uz pieņemto sankciju efektīvu ieviešanu un apiešanas mazināšanu. Skaidri ir definēts arī Latvijas prioritātes attiecībā uz nākamo 15. sankciju kārtu. Tie ir tālāk ierobežojošie pasākumi pret Krievijas ēnu floti, Krievijas propagandas mēdījiem, enerģētikas infrastruktūru un uzņēmumiem un papildus eksporta un importā ierobežojumu precēm, kuras var izmantot Krievijas militārās kapacitātes stiprināšanai. Bet vienlaikus, ņemot vērā Ungārijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē šajā pusgadā, pagaidām ir grūti prognozēt konkrētu laika grafiku attiecībā uz diskusijām par 15. sankciju kārtas pret Krieviju apstiprināšanu. Bet neskatoties uz to, pat labam mūsu valdības pārstāvji, respektīvi ārlietu ministrija kopā ar citām institūcijām un reģionu līdzīgi domājošajām valstīm strādā pie jaunu priekšlikumu gatavošanas un pierādījumu skaidras noformulēšanas, lai šos priekšlikumus iesniegtu tālākai virzībai un pieņemšanai eventuāli jau Polijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē mandāta laikā. Un pastāv iespēja tomēr, ka vēl šogad izdosies vienoties visām Eiropas Savienības dalību valstīm papildināt individuālo sankciju sarakstu, it īpaši, ja mēs runājam par konkrētiem tā saucamiem ēnu flotes kuģiem. Godātie kolēģi, šobrīd Latvijas institūcijas ir arī intensificējušas sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm un Lielbritāniju sankciju politikas stiprināšanā. Mūsu reputācijai un institūcijām ir būtiska nozīme. Tādēļ likumdošana ir jāpilnveido, lai varētu arvien precīzāk rīkoties. Un mēs jau tagad zinām, ka tuvākā gada laikā mūsu darba kārtībā vēlreiz nonāks šis likums, lai tajā iestrādātu normas, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības aprīlī pieņemto direktīvu par sankciju pārkāpumu kriminalizēšanu visā Eiropas Savienībā. Tātad darbs turpināsies. Tādēļ, lai stiprinātu Latvijas institūciju spēju vērsties pret sankcionētām personām un personām, kas cenšas apiet sankcijas, un lai rūpētos par Latvijas starptautisko vērtējumu, kam ir būtiski ietekme uz mūsu finanšu un ekonomikas jomām un izaugsmi, es aicinu atbalstīt šo ārlietu komisijas virzīto sankciju likuma projektu šodien pirmajā lasījumā un pavisam drīz jau pieņemt arī otrajā galīgajā lasījumā. Paldies, kolēģi!